tādu naudu, tu man parādi visu. Jā, aiziesim mēs uz Abu Dabī, aiziesim uz pludmali un paēdīsim krabī. Būs labi, man baigi patīk krabī. Man sauc Maris. Kādēļ tu to izdarīji? Nu, zini, vecīt, geto ir tāds likums. Nošauj tevi vai tu nošauj citus. Jā, es tomēr to izdarīju. Ko jūs tagad abi divi mēģināt? Tu domā, man, brāt, nav jūtu? Kādu jauniešu mūsu visur jauniešu. Dirsam stikšķi. Vai tu esi gatava veidot nopietnu attiecības ar ārzemnieku? Kādēļ gan? Viņš burtiski teica, man ir nauda. Un es teicu, viņam, man ir iedot. Šodien alus būs šeit. Sveicināti podkāstā! Čau! Esam atgriezušies, kā jau katru nedēļu, otrdienā. Jūsu austiņās 3 foršie zēļi. Edijs. Čau! Artūrs. Hello! Un arī es, Ivars. Jo! Un šodien mums kopā ir slavenais latviešu basketbolists no Bruklinas Nets, Rodions Kurucs. Čau visiem! Sveiks, Reiz Rodion! būt Latvijā. Kā tu iet, vecīt? Ko tu? Mēs esam dzīvēji, šitas ir ēterā. Šitas ir dzīvais. Šito visi zin tagad. Latvijai. Prieks, ka jūs fanojat. Es dzirdēju, ka ļoti patīk mani danki visiem šeit. Un, Rodions nedanko īsti. Kas tad tās par kaut kā tā apmēram. Labi. Bet, faktoloģiskas kļūdas? Karoči Rodions Kurucs var iet projām. Mums viņu nevajag. Mums vajag labāk kādu varbūt latviešu reperi. Vajag gan. Ivar, tu vari būt gudrs, tu vari būt vietas, bet tevi tāpat izonos šis reperu zēnu ziets. Labs. Mums studijā ir viens kārtīgs Latvijas ziets. Good gang, lit gang. Jo, vec. Ziedvija studijā. A.k.a. Harijs. A.k.a. Ziedvija. A.k.a. Kastrācija. A.k.a. Dizzy Rascal, mans jaunais reperis. Kāpēc Dizzy Rascal, vecīt? Kas tas ir? Sūds Man kaut liekas, kāds. Dizzy Rascals ir kaut kāds melnais. Viņš ir Vecīt, fucking es leģendārs neticu grime reperis krāsām. UK. Es neticu krāsām. Netic āds krāsai. Nē. Viņš vienkārši Ziedvija netic čigāns. krāsām. Tu esi čigāns? Ko? Kas Nu, tas? es teicu, tu esi čigāns. Viņam rogās ir ierocis. Nošaut Ediju, kurš atkal ir pliks, un šoreiz viņš ir nevis tikai bez krēkla, bet arī bez biksēm. Vismaz labi, ka viņam vēl ir apuši bikses. Šeit nav video, tā kā neviens neredz, ka pilnīgi nevienam šeit istabā bikses nav. Mēs vēlāk pārdosim biļetes, ka cilvēki varēs nākt skatīties live kā ierakstu un arī šo skolā izbaudīt. pārdodu ķipa, visādas Nivea produktus. Tāpēc tā kā tas pirmīs schēmas, kaut kāds Avon. Nu, tā kā, jā, es... Nē, Tas mazās šilo kaut kādiem albumiem rāda visiem. Tajos, tipa, fucking, kaut kādās Facebook grupās, tipa, vienmēr ir tāds meklēju darbu, Pēc tipa, manu krēmiņu. darbs no mājām, tipa. Tur jau kaut kā mēs tam būtu par to stāstu, ka verdzībā gods Latvijas. Jūri Steinbergs, bļa. Tieši. Lēta nauda, pēc tam strādā tomātu laukā līdz izrubies. Ar avānu saviem krēmiem kabatā, bļa. Brauc uz Poliju, bļa, Behai nopelnīšu. Tev gadījumā nevajag Avon krēmu. Pēc atpeļu talkas sagraustas rokas. Var pārdot krēmu vai arī var kreku. Nelīdzena āda vajag iemitrināt. Iemitrini savu Āda no ādiņu. tipa saules kaut kādā īrijā, ķipa palikusi baigi tāda sausā. O, jums ir kādreiz origo pienākuši klāt un ķipa pajautā, jā, tā kā pajautā Good ko čigāns cīgu or tas. something. Ja pajautā cīgas, iedod cīgu, un tad viņai tāds tā kā, paldies, tā kā lūdzu tev ir dāvana. Es paņem tās smaršu, un tad viņai tāds, nu, klaupa, varētu kādus 5 eiro iedot, pasties tās smaržas, Scam. 60 eiro. Viņi izvēl kaut čeku, kur ķipa kaut kādas tā kā citas smaržas Jā. rakstīts virsū, ķipa 60 eiro, var nu 5 Normāli. eiro. Man Katram ķipa jāpelna pūloju nauda. apšitā prikāli pie tā fucking Jūs zināt, kur ir Titaniks? Ķipa pie autoostas. Tas kaut kāds... Ko tur pienāc, kaut kāds skečijas, kaut kāds čigāns klāt vienkārši. Ķīmiskā tīrītava? Nē, Titaniks ir actually tā kā iepirkšanās centrs. Tur pārdod kaut kādas, ķipa, Baltkrievu apavus, ķipa kaut kādas džinsus, ķipa. Tas te, ka tu brauc Tas ar pretī vilcienu uz autoostā. Origovi, tu Kas viņam cheap brauc veikals, garām. Jā, tieši tas.
Bet, jā, mums tomēr ir studijā reperis, un mēs negribam izniekot laiku runājot par kodām drēvēm, kodām smaržām. Mums atkal jau otro sēriju pēc kārtas ir jārunā par hip-hop mūziku. Aiziet. Hip-hop mūziku, un šoreiz mums būs nedaudz cita perspektīva. Ziedavija, kas ir hip-hops? Ziedavija, kas ir hip-hops? Kā tu definētu rap? Es domāju, ka hip-hops tas ir vairāk tā kā dzīves. Tas kaut kas vairāk nekā, piemēram, mūzikas veids vai kā. Tas kā tā ir, jā. Es netaisu hip-hop, es dzīvoju, es esmu hip-hops. Skaisti. Skaisti. Prieks dzirdēt. Un tu neesi vienīgais reperis Latvijā, protams, ir ļoti daudz reperu. 2000-ojos bija tāds vairāk tāds. Tu neesi vienīgais reperis. Mums, starp citu, pagājušajā nedēļā bija studijā vēl viens cits reperis. Labi, Tā ir. Un šodien mēs klausīsimies vēl dažādus citus reperus, kuri varbūt pārstāv nedaudz citu žanru kā tu, bet es domāju, ka viņi visi ir arī ļoti labi. Un mēs gribēsim dzirdēt tavu, varbūt, eksperta viedokli par šiem reperiem. Aiziet. Gribam dzirdēt. Kā Gordons Ramsijs iedod tā kādu vaisu, lai viņi var izaugt līdz Ziedavijas līmenim. Vai tu teikt, ka tu esi profesionāls reperis, vai nē? Savā ziņā, jā, es tā kā repu jau nodarbojos kopš jau... Tur ir tuvāk Miķis. Kopš jau bērnu kājām. Ne tik tuvu, bet tā kā tur pa vīdu. Tagad ir labi. Es jau zinu, ka es profesionāls reperis, jau zinu, kā mikrofons jātur. Kāda bija actually tavu pirmā dziesma, Ziediņa? Ziedavijas pirmā dziesma. Nē, bet vispār tava dziesma. Tu kaut ko actually taisīji pirms Ziedavijas? Jā, man ir tā kā angļu projekts, kurš man liekas tikpat populārs. Uz trompeti spēlē. Jā, veic, es tev redzēju fucking spokos, taisot market research, es redzēju, ka jūs kaut ko bijāt postojuši. Jā, pašā sākumā mēs postojam, visiem bija, kas šitie pa dauniem, ka vispār nemāk. Mēs vēl likām kodā x.lv, tajos formos dziesmas, un vienkārši visu laiku kaut hateri nāca klāt. Trompeti vēl spēlē? Jā, es spēlēju. Jā, es redzēju, ka Koncī bija ķipa kaut kāds sīns, kur viņš spēlēja. Es gribēju paņemt līdzi, bet man nebija, kur atstāt šodien. To nevarēja pie manis atstāt. Citu reizi paņemt. Nākamo reizi paņemt. Nākošajā podkāstā. Pirmais izpildītais, ko mēs klausīsimies, īstenībā man viņa referencē Ziedavija. Kaut kāds mixtapes. Kastrācija manā pastāstīja par šo reperu. Es viņu paklausījos, un viņš likās ļoti labs. Tāds, varbūt latviešu Lil Peep, kinda. Nu, es domāju, ka Lil Peep jau kā bišku... Rip. Jā, viņš klubā ir tagad. Dude, fucking Rip Peep, dude. Rip Peep. Liks nomira autoavārijā. Pļā, vecīt, X. Pļā, Karoči, ko jūs darījāt tajā brīdī, kad X nomira? Kādā situācijā jūs bijāt, kad jūs uzzinājāt šo informāciju? Biju šokēts. Es, kad uzzināju, ka nomira autoavārijā, bet es reāli biju riktīgi dusmīgs. Jā, veci, bet kāda bija tava emocija? Ko tu domāji? Īstenībā bija riktīgi dīvaini. Tā kā likās, ka kāds draugs nomira. Jā, kinda. Tu viņu pār, tā kā viņi par internetu zināja, ka viņš tā eksistē. Es kā klausos lirikās, un tā kā man sevi, ka viņš mans draugs, tā kā viņš ieliet manā dvēselē. Tā kā Tomija var setīt. Kaut ko ārdās, ķip. Viņš tā kā ārdās, un tā kā manā dvēselē, un es kinda viņu saprotu. Tik skaisti bija. Spārāj, mūlāj. Jā, viņa klausoties, viņš tā kā izbāž roku caur tavam ķermenim un reāli sagrāb tavu sirdi. Iebāž tavā nabā savu roku. Kā nobrāz izbāž sirdi ārā. Kārtīgi glāst. Viņš man reāli ielīda vēdrā un izaprēja aklo zārnu. Skaisti. Tīri caur savu mūziku. Tad viņš nomira. Un tad viņš nosprāga. Es vienīgais, ko es gribu pateikt, tad X tu man izglābi. Vecīt, tu izglābi, tu esi mans vecīt, Rip X. Tipa tas broken heart emoji. Jūs esat, bet viņam taču bērns ir Gekjum. Gekjum? Ko? Dragon Ball. Kā viņu sauc? Gekjum. Gekjum? Es zinu tikai no mīmiem, tā kā on my way to Gekjum is circle. Gekjum? Tad, kad viņš tā kā piedzim cilvēku Twitterī reaģēja, kā būtu jauns albums nodarbots jau. Višķil, randamā nopāzījās. Turpinām. Gekjumī. Bija postota bildi par Gekjumu. Pirmā bildi, kur viņam pēdas varēja redzēt. Un visi tweet, oh my god, his feet look like, just like X's feet. Nice feet. Nice feet, boy. Kroč, šitam čokam arī droši vien X patīk. Kroč, mixtapes, bļa. Let's do it. Dziesma saucās Violets Saulrietis. Produced by Jos. Cipulīna referents, jā? Bišķi klusāk, bēgā. Bišķi klusāk, guļ. Tāds bišķiņ varbūt... Kurš labāk, vajadzēts? Tūlīt sāks repot.
Rip X. Rip Pete. Jā. Ok, profesionāļi ekspertīs, ko domāju par šo trēku? Nu, šito es vēl ikdienā. Mēdz kā violet saurijas. Man liekas, tas, kas man ļoti patīk. Viņam ir balss. Man liekas, viņš izklausās ļoti latviski. Citi reperi mēģina izklausīties. Tev ir dvēseles Pīp vai X, bet viņš reāli latviski izklausās. Ne, viņš tikai izklausās tieši, bet pīp kopijas bišķiņi. Nu jā, bet tā kā tāds prāta vētras piesitienu. Ejo, bet Ziedvī, vai tev ir dvēsele? Atbild Zedī jautājumu. Nav komentu. Nav. Es domāju, es repot šit tik labi, ja es nebūtu parakstījis kontraktu. Pārdies ar dvēseli vēl Kā violet saurijas. Es esmu tik skaisti. Jā. Gang. Lead squad. Labs sveicīt. Tu teici tikko, bļa. Rip squad. Mēs esam lead squad. Šitais bija tāds pīpa tribūts, nākamais būs X tribūts. No kāda ļoti Latvijā zināma repera ar nosaukumu Rendijs, a.k.a. Lil Draki. Mazais puķīts. Vai klausies Ziedvijam, man liekas, ir tracks ar Lil Draki? Kā viņš saucās? Saucās... Kas bija vārds? Actually aizmirst. Es pulapoju YouTube. Man ir vienalga. Ok. Vienalga, kas vienalga. Ja viņš izstās pēc tādu čoku. Man tā patīk šitā dziesma. Šitais bija labs. Iečkojot Lil Draki, man ir vienalga. Produced kastrācija. Šitais ir tas pats vibes, kā tam ķipā MC apšauda, ķip pestītājs Bass Boost. Kā jums patīk šī dziesma? Labs. Tu teiktu, ka labāks par oriģinālu, vai ne? Es domāju, ka apmēram vienā līmenī. Apmēram ir vienā līmenī. Jo es reāli Drakies viņu ikdienā. Mēs pastāj, cik tas labi. Drakiem vēl visu dzīvi priekšā, ko viņš vēl sasniegt pastāj. Viņš ir jauns, X jau ir dead. Draki. Jā, viņš ir dzīves. Ir īstenībā grūti tā kā vispār turpināt. Ja tu uztais, piemēram, ko šitādu, tu jau tā kā kaut ko tik labi uztais, un tad jādzīvo pēc savu labākā darba. Viss no tevis sagaida to līmeni šo. Vēl visu prasa. Actually, kāda ir tā kā tev pieredze strādājot ar viņu? Vai viņa bija viegli strādāt, vai viņš ir tāds, varbūt tāds kaprīzējs mūziķis? Nu, sākumā, kad mēs strādājām, es viņam Facebookā uzrakstīju, viņš teica, ka viss būs. Tad viņš izdzēsās no Facebook uz kādu gadu. Tas atkal mēģināja ar viņu strādāt, viņš man atsūtīja. Viņam aizsūtīja bītu, viņš tā, šitais labs. Viņš ko depresiju parāva, ķip? Es nezinu, jā, laikam viņš izdzēs. Gan jau tie fucking hateri, bļa. Jā, hateriem. Fuck hateri YouTube'ā nav vairāk. Nopietni? Jā, viņam bija vecās vajag labās. Lead haters. Viņam ir vēl tas Gucci gang YouTube. Jā, viņam ir tas Gucci gangs, bet to baigi copyrightos, īstenībā šo droši vien arī. Man kur ir, man liekas. Šitā dziesma saucās New Storm feat Lil Draki. Tas ir viņa draugs. Tas ir viņas čomaks. No kurienes viņa no tukuma ir, ķipa? Viņš vienā video riktīgi kokam iepisu. Saucās atgriezīšos pie tevis. Šitiem vēl ir, ķipa, super labi video. Es uzlikšu fonā YouTube'ā. Tu aizgāji. Labs. Jo. Līdzīga kapā. Kas īstenībā ir New Storms? Tas kaut kāds viņa brāčki ķipa no tukuma ar something? Līdzīga kapā. Talsiem, viņš no Talsiem, man liekas. Talsiem? Tals vispār ir tik fucking dīvaina vieta. New Storm kaut kāds arī next level varbūt pat. Talsos nebija tā leļa pagalms. Nē, tas leļa pagalms bija Sabilē, kur ķipa čigāni dzīvo. Tas ir labi. Viņš ir tikai tik weird. Jūs tur esat bijuši? Es man liekas, esmu redzējis. Viņš tikai izstāsta par kaut kādiem tā kā twisted. Pa kur? Leļa? Ir tā kā kaut kādas, ķipa, salmu tāds tā kā pagalms, un tur ir pilns ar lēlēm. Tur nebija kaut kur vīnu kalns? Jā, tas ir tas spots. Tas lēls bišķiņ izstāsta par kaut kādiem tā kā izbāziņiem. Tur bija viena lēla, kur ķipa
mēģināja būt kādu urlu pārģē, viņi bija treniņu tērpā, un viņam bija pudeli klāt. Baļā. Jā, bet tas ir rasisms reāli. Šitas te, man Lil Draki, stip cilvēks ritīgi atgādina, man vienreiz McDonaldā pienāca klāt čeks, ķipa, pajautāja, vai viņš var uzrakstīt no mana Facebook account draugam. Kročis, viņam iedod, viņš kaut ko uzraksta kā čeku, lai viņš neizskriet prom, viņš pabeidz. Pajautāja, vai es gribu aiziet ārā uzsmēt. Nāc, ok, sure. Mēs ejam ārā pirmā lieta, ko viņš izdarīja, viņš vienkārši norāja filtru cīgai, tā kā viņš filtrus neizmanto, aizmet prom. Un tad mēs tā kā runājam, un viņam tāds, nu jā, ķipa. Es viņam pajautāju par to viņa draugu, kas viņš kaut kāds ārzemnieks ir, viņam tāds, nē, viņš ir ebrejs. Kročis viņam baigi neuzticos, es īstenībā esmu viens no 4 nāves jātniekiem. Es vienā no savām pagājušajām dzīvēm nogalināju vairākus ebreju karaļus. Tas bija kāds Paiseris, ķipa? Nu, es nezinu, viņš izties, tā kā viņš runāja normāli. Un tad mēs runājam šo, viņš vienā brīdī iet vienkārši freestylā, tā kā tur pats stāvot pie McDonalda. Būs labs. Viņš pēc tam man Facebookā rakstījis viņu Zadza Koktovics. Es to varu viņa iedot. Kaut kāds gruzīns, ķipa. Jā, viņa repa vārds. Zaza. Zaza, bļā. Es pēc tam viņu satiku vēlreiz pēc 3 mēnešiem kaut kur. Easy. Un es jautāju, kā viņam iet, ķipa, ar tā kā apokalipses pienākšanu, ķipa, kā viņa uzdevums kāds 4 nāves jātniekam. Viņa bija mums tā kā pajuk ar mūsu pārējiem, tā kā maniem jātnieku čomiem, es mēģinu atrast jauns veids, kā izveidot saistes ar cilvēkiem. Bija tie, ķipa, kaut kādi fucking latviešu, kaut kāds nacionālistu apvienība, kaut kādi nāves ar kaut kādi jātnieki, dieva suņi. Dieva suņi, bļā. Ie kādiem mačiem braukāja, ķip, jā? Man liekas, viņi kaut ko baigi cepās. Man liekas, ka viņi aizpispīja uz tiem mucniekiem, ķipa, vai kā viņš sauc, mucniekiem. Jā. Un ķipa randomā tā kā gaidīja, kad nāk ārā kaut kādi refugee niggas, ķipa, un viņiem tāds... Tie bija tevī sargi. Jā, tevi sāk, tie ir. Kāds bija tas koncepts, ķipa, viņi gaidīja, ka viņi iznāk ārā, un tad viņiem tāds... Viņi ķipa šovēja savu tā kā attieksmi, stāvot, un ka mēs neesam pazudot. Ķipa, paņēja virsū viņiem. Jā. Hell, jā. Mums ir... Aizpēc Vācija. Un tagad es gribu pievērsties tā kā raidījuma galvenajai tēmai, kas ir cilvēks, kurš man ir ļoti tuvs sirdī, jā. Mēs ar viņu gājām vienā skolā. Mēs ar viņu izpīpējām pirmo cigareti īstenībā. Tas ir Roberts Felkers. Repers Felkers. Mēs ar viņu gājām ielu vingrošanā. Man liekas, tur arī bija mums līdzi, kādreiz atnācis. Mēs fucking kačājāmies vēl kopā, bet pēc tam viņš sāka veidot savu repa karjeru. Un man liekas, jūs mācējāt to prikalu, kur tā kā ieķeries stienī ar rokām un tā kā iztaisnojies pilnībā tā kā 90 grādi. Man liekas, ka, nē, es nemācu, tas ir riktīgi grūti. Tev vajag kaut kādas fucking insane plats, lai to izdarītu. Jā, kaut kādas vieglas kājas. Jā, mēs jau taisījām visu laiku izējas. Mēs esam tikai seksa vingrinājums. Jā, mēs tikai taisam tos. Klizmas taisam. Klizmas, bļā. Un... Kādreiz klizmas taisījuši? Nē. Ko? Klizmas. Mēs taisam kegel exercises visu laiku. Kegeļus. Pašlaiks, to pašlaik. Jā, sēžam un taisam kegels. Bet vai, Džeki, karoči, mēs sarunājam, ka mēs nefaposim līdz šī sērijai, tā kā, lai mums ir daudz enerģijas. Es ceru, ka jūs neviens nesat papojis. Mēs jau pār mēnesi. Tas ir labi veids. Pēc tam viss notiks. Es nejaupīšu podcastu, man prostata disfunkcija. Tāpēc tev sliktājums ir kastrācija? Nu... Metaforiski. Nav, tā makes sense. Gang. Karoči, un Roberts Felkers, man liekas, tāds perfektais piemērs latviešu hip-hopam pirms kaut kāda trap. Viņš populārs? Viņam ir 100,000 view. Tā kā šitiem visiem čūkiem, ko mēs klausīsimies, viņiem ir daudz view. Un tā kā 10 reizes vairāk nekā tev, ķip. Neviens no mums viņus pat nezina. Viņam ir 10 YouTube channel. Man ir miljoni, bet vienkārši tur YouTube izdzēš viņus. YouTube algoritmi, ķipa. Visi caur Deep Web skatās ziedu viņu. Labs. Šī dziesma saucās Tu redzi meiteni. Es jau no pirmajām notīm jūtu tādu šlāgeru influenci šitajā repā. Šitais ir latvisks hip-hops. Šī ir tā kā īsta Latvija. Banda. Īsta Latvija. Jā. Audiojungle.com Tur ir ķipa stock picture, ķipa tā kā kaut kāds thumbnails.
vai nē, viss slēpjas tavā varā, un manuprāt arī daudz, kas slēpjas dolārā. Man liekas, ka šitais... Es varu uzreiz pateikt to, kas man patīk šiem motivational rapperiem latviešu. Tajās dziesmās var dzirdēt, ka viņi šitā, bļa, kaklu izplītīs. Kaklu šitā te rīktīgi izstiep kaklu repu. Es dzirdu, klausies man, mārā. Bet viņi visi tā kā... Viņi visi ir kā ekvivalents tekstiņiem, par ko mēs runājām iepriekšējā sērijā. Un viņiem, es pat neteiktu, ka viņi ir motivational rapperi, jo viņi visu laiku gruzās. Laime neslēpjas dolārā. Viss ir slikti, es mīlu sievieti, un man bija labi ar viņu. Bet viņi mani nokrapā. Jo viņi gribēja būt ar čali, kuram vairāk naudas. Gribu naudu. Bet mani tāpat nokrapā. Man liekas, vienmēr ar šiem reperiem ir ķipa tas, ka viņi ir tā kā atšķirībā no tā kā main hip-hop, viņiem nav tā kā, viņiem nav kuts, viņiem nav nauda, viņi vienmēr tāds, esmu baigi emocionāls, man vajag tā kā meiteni, kur tā kā man saprot un vispārējais. Bet viņi vienmēr tās meitenes apiši, un tad viņiem ir tāds viens straiks, ka, es tev ļoti mīlu, un nākamais tāds, tev man sāz sirdi, tu kuts. Vot viņš ir dievs. Un vot šie man tik ļoti besīši tāda mūzika, bļā. Un šis ir tikai sākums. Nākamā dziesma savās rokās, arī 2015. Viņam arī patīk izmantot tā kā piano beatu. Jā, viņam visu laiku ir piano beati un... FL Studio, tā kā default piano reverb. Šitiem visiem, man liekas, ir tipa viens producers, viņu sauc DJ Dween. Viņš bija super aktīvs kaut kādā 2015. gadā, un literally, jebkurš tipa motrap dziesma ir, viņš ir tipa viņu producojis. DJ Dween? DJ Dween, jā. Kā Felkas samuķīt ar čalietu? Uizinu, DJ Twink nav. Viņš vienkārši visiem tājas beats. Felkas esmu es. Jā, mēs esam visi latvieši, un Latvija labākā valsts ir, jā. Nelieto cigaretes, nelieto alkoholu, uzkāp kokā, izbaud dzīvi. Jā. Skip. Bar. Profils. Like ieklausties tajās lirikās. Kāds orgāns? Kāds saplos orgāns? Varbūt tā kā ērģeles. Ņem. Mana dzīve. Un šitiem arī visu laiku ir tas... Viņiem vienmēr ir tas liktenīgais brīdis, vienmēr ir tas, tipa, tūlīt visu izšķirsies, tipa, beļādi. Ķip tā kā Ziepju operas rap versija. Skaisti. Prīmač, un visi komentāri tam dziesmām ir kaut kādas, tipa, meitenes, un viņam actually bija daudz šiepas. Cilvēki, kas raksta, bet stulbais Felka ir beidzis taisīt mūziku. Jā, bet neraksta čuvaki. Tāpēc dzēstos šis komentārs ārā. Paskaidrot situāciju visiem, kas neredz šito podcastu, kas tagad notiek video formātā. Mēs sēžam, te ir skaķis, kurš reāli izskatās pēc Forskin. Te ir čalis, kurš sēž bez mikrofona. Mums tikko katram iedeva vienu sushi gabaliņu mutē iebāzi. Kā viņš mūs iebaroja kā bērnam. Gang. Mēs esam profesionālākais podcasts Latvijā. Karoči, šautauts saunai, bļa. Man tā patīk tie komenti, kas ir Felker video. Tā kā tie cilvēki viņiem komentēja, kā tas būtu kaut kāds klasiskā mūzika. Ķipa, visu cieņu, Felker, šis labs gabals. Man patīk. Tik labs gabals. Mana dzīve, mana sieva. Visi, kas tā kā ieheito kaut kādā ziedu visu video, ķipa komentāros, viņiem tā kā playlistā ir tieši šitādas ziedas. Fuck hateri, man besī hateri. Fuck hateri, fuck latvieši. Cilvēki, kur liek Instagramā tā kā fuck the haters vai kaut tam līdzīgi. Es tev ātri čāju, nav viens cilvēks pasaulē, kas speciāli tev ienīst, skatās Instagram.
Man viņš tā nepatīk. Jā, bija kaut kāds čuvaks, ķipa visu dienu kurīja ganžu, ķipa Snapchatā, un viņam tāds, ķipa, yeah, you ain't stopping me, ķipa. Stupid haters. Nē, es tev apsādās, ka rītdien neuzkurīju. Fuck haters, dude. Simpsons vai vesels. Man vēl patīk, ķipa, šie saltī komentie video. Tukša muca, kas tālu skan. Varēja nepizģīt rindas no stobra. Down. Opa. Stobrs ir vēl viens, ķipa, bet viņš ir bijis šis kvalitīvāk. Viņš ir kvalitīvāks. Viņam labi rīmē. Šitā ir ķipa pēdējā no Felkera. Nē, nav pēdējā. Stobrs uzvarēja kaut kādu, ķipa, Ghetto Brīvrun Battle kaut kādu, vai ne? Man liekas, Stobrs tāds baigais, ķipa, lyrical kaut kāds. Ghetto Brīvrun Battles, es skatījos pēdējais, tur tādi uzbraucieni viņiem ir tā kā... Tur tādi uzbraucieni viņiem vienkārši viens otram, ko apsaukā, mani jaunas botas, tev ir vecākas botas, jā. Kas tev kājās, vecī, tev ir vecas Adidas, man ir jaunās Adidas. Man vislabāk patīk, ka tur tipa pulloja ap fucking Goča, kurš ir tiekā kontekstam, viņš ir tipa kaut kāds čalis ar laikam Downa sindromu. Viņš mācījās 3. ģimnāzijā. Viņam laimes slimība. Laikam, bet nu viņš ir tipa retādi. Tas bija sīks, man reāli bija uz... Šautāts Gočam. Un apēdu. Vajag uzaicināt Goču uz šo podcastu. Goča crazy, tikai esmu dzirdējis tāds stāsts no 3. ģimnāzijas, ka viņš vienkārši pieiet pie kaut kāds čieps, kaut ko sāk harasot, or something. Viņš laikam bija kaut kāds bagātnieks, kaut kāds tāds, ķipa. Jo. Šitam ir vienkārši tāds ļoti tāds pretīgs estētiks tai dziesmai. Viņa saucās, ķipa, hashtag, un tu zini, ka dziesma būs sūdīga, ja viņai, ķipa, nosaukumā ir hashtags. Viņa saucās hashtag čilojam uz dīvānu. Dīvānā parāda tādu riktīgu, pretīgu ainiņu, tā kā kaut kāds, mēs sanāk tusējam kojitos, bet tagad visu, ko manai čiepai vajag, mēs vienkārši čilojam, skatāmies seriāls. Kaut kas tāds, ķipa. Tā kā, jā, mums tik labi, sapņu dzīve. Jā, visu, ko mums vajag, vienkārši vienam otru. Un viņiem tā kā čist ir kaut kāds Friends sezons, visi izņemot vienu, ko viņi papisa. Tipu kaut kāda lazy bitch vienkārši. Šitā viņam kaut kāds smags balss. Viņš tā kā... Jā, bet šitas ir visiem latviešu šitāda veida repriem. Es esmu latvietis, jā, un man tā kā kaut kāds... Viņš tā kā mēģina tā kā feikot to aizsmakšo balsi. Viņš tā kā čūski, tā kā tā cēli. Ne, bet tāds bišķiņ krievu akcentiņš, tāds bišķiņ tāds. Reāli, kad tu klausies viņa balss, sajūt, ka viņam, blē, roka tev uz cistas. Klausījāmies gultā. Jā, viņš pateica klubiņam, veci. Viņi ignorē zvans. Un viņi nekad neizrunā tā kā zvans, tā kā viņi tipa nesaka zvanus, viņi saka zvans vai tā kā jūtas, viņi saka jūtas. Tas, lai iet rīmē iekšā. Bet viņi vienmēr tipa nesaka. Viņi tā kā viņš izrunā tā kā Franču mafija loko, tā kā nevis sukā pimp, bet sukā pimp. Slēdz ārāš to sūdu. Paga būs piedzītājums. Tas bija cik huiņa. Call 911 now. Mēs čilojam uz dīvainā, mēs esam pārīts, čilojam uz dīvainā. Suši un kokaīns. Šitā dziesma ir reāli. Šitā bija, man liekas, viena no pretīgākajām dziesmām, ko esmu dzirdējis. Es vēl redzēju Skrillex laivā, tas bija tik nice. Jā, kur tu viņu redzēji? Neteikšu tā. Mēs Zieduvijas konciju likām, uzreiz kā beidzās mums tā kā koncijas pēdējā dziesma, mēs likām Skrillex bangerēm. Iesprot lādētāju vecīt. Davai runājam. Vajag iesprot lādētājs, komps lagos līdās. Kāds lādētājs? Nu, tā jau ir. Nākamais čalis saucās Artūrs M. Viņš baigi, tipa, marketo kaut kādos spokos. Tāpat kā Felkers. Visi šitie čuvaki marketo. Mēs arī sākumā spokos ilkām, bet visi mums ienīda, tad nevienam nepatika. Kur dziesmu? Datorpeli. Datorpeli, jā. Tas ir klasika. Nībērs kaut kad atsūtīja datorpelis, ko darbā klausījos. Datorpeli fucking nice. Jā, bet tur man savs vairs, es tur tikko biju. Tev ir sieva arī? Ko? Tev ir sieva? Jā, man ir bērni arī. Sieviņi? Viņš teica, ka tev ir erektīlā disfunkcija. Nu jā, bet es tā kā kakolts esmu. Oh, fuck, dude. Laibs, Zieduvija atzīst, ka viņam patīk skatīties, kā citi čaļi pīši viņa sievā. Klausies, tā nevar teikt vispār, blē. Fucking
pilna muta ar sušu. Nevar savu teikt, vecīt. Bija tas, zināt, Artūrs Gruzdiņš, man liekas, viņš uzvarēja kaut kādu. Viņš uzvarēja, kā sauc to šovu, kur visi skatījās. Okarts skatuv. Nē, kaut kā nesakot, aizpagājuši gadu bija tas šovs. X-Faktors. Jā, viņš uzvarēja X-Faktoru. Un viņam ir tik sūdīgas dziesmas. Un viņš visu laiku kolābo ar reperiem. Tur tā kā reāli cilvēkiem nav talants. Vai ne, viņi visi sūkāja? Neviens nebija labs. Viņi ķipa dzied tā kā average, bet tā kā tur var dzirdēt kaut slikti intonācijas. Viņi tā ir lieta par talantu šoviem. Ja tev ir talants, tā kā vienkārši kļūst slavens, ja tev ir talants šov, tas jau nozīmē, ka tev nav talants. Izņemot Susan Boyle. Skots, YouTubā kaut kādi 100 miljonu view. Ko viņi dziedāja? Es nezinu. I dreamed a dream that Labs. Tā, kur izstāst pēc kaut kāds. Tā rasnā, jā. Tad parastā sieviete ar zelta balsi. Jā. Un visi raud, visi raud. Pelēkā kleitā. Segmenti, kur viņi mājās laukos kaut ko. Hauks tas bija, Slauc govi un dzied. Kombuļines. Es visus liriks izdomāju slaucot govis. Davai. Jā. Es tagad sēžu un brīnos, nesaprotu, kāpēc tik daudz cilvēku slimo, pazūd bez vēsts, kādam konstatēts vēsts. Kā tev liekas, cik daudz 14-gadīgo šo klausies, tā ka viņi izlaid spēlējot RuneScape? Kā jūs tā kā nedzirdat, cik viņš tu kā? Jā. Viņiem visiem tur bija ļoti koncentrēts veizes. Jā, viņiem visiem ir tas fake deep stulbais prikols. Kaut bēža esence. Manai sievai koncentrēts vēzes. Koncentrēts. Viņiem ir tas tīvi pretīgais. Saima ir stulba un cilvēkiem ir slikti. Un mana sievai arī ir slikti. Un pensionāriem nav ko ēst. Kāpēc tā ir pasaulē? Viņš tā kā nepalīdz viņai, bet viņš Jā, un viņi neviens no šiem čokiem nav nekad piedalījies. Gultas knapi dzīvi, viņš pagājis. Vajag uzrepot. Viņš tā kā redz, kā tantiņu uz ielas notriec, viņš kā neiet palīdz, viņš izlāk. Oh my God, tikko redzēju, kā tantiņu notriec, tagad stāv un raud, kā viņi tur zemes izplūst. Izplūst. Palika tik peļķīti no ogas. Tā kā vai citi izgājis līdz. Jā, un viņi neviens no šiem čokiem nav kaut kādās zupas virtuvēs, piedalījās ar tām. Viņiem tikai patīk būt woke repojot. Tu bezpiltniekiem zupu dod. Palīgā lūdzu, es tik skatos. Un tad šitie paši čoki dirž kaut kādiem tipa wavy un tipa ziedu vī par to, ka viņi nav tipa woke. Un viņu wokeness, šitais ir viņu wokeness. Šitais viņu prāt ir tā kā, kas ir tipa woke. Tipa smart lyrics. Latvijā nodokļu balsts ir liels koncentrēts vēzis. Ziedvijas mūzika Rīgas cirku aizvēra, jo Saimai bija pārāk liela konkurence. Tā bija laba lirika. Mēs viņš kā dzīvē runā šitā reāli. Jā. Tu kā tu ģibi tāds, vecīt, ko tu? Es šodien eju tu. Es šodien esmu tusē. Es esmu McDonald's. Ko tu vakar lovā neienāci? Jā, vai tu solo spēlē? Vakar paņēmu nasus un man izrāza toplēnā. Darījus. Midlainā ir ļoti... Uzpirpēs pāris. Zedu vajag nonerfot, viņš ir tik ļoti OP. Jungle, why you no gang? Ejam topā, ejam botā, ejam midā. Supportā, nē. Un pasaulē cilvēkiem ir vēzis, un tas ir slikti, un viņi mirst. Kāpēc cilvēki mirst? Visus gejus nodirž Latvijā. Kāpēc tā lai ir? Nē, bet tā kā latviešu reperiem geji riktīgi nepatīk. Kods Ozolam radio, Latvijā radio skanēja tekstu, ka puiši iet rokās sadevušies, ko tas nozīmē? Kurā citā valstī tā vispār varētu radio? Lietuvā. Zirgu galvas. Šitais kaut kāds tāda tipa reperis, bet viņš ir trap. Viņš saucās XRL un viņš arī spokos. Slasts. Gang. Tu sajiem uz vidējā.
Concentrated cancer. Esam puikas tusētāji. Es tam netikšu pāri nekad. Es saku, mīl tev, bet tev vienalga. Vienalga. Man ir vienalga. Gang. Ir vienalga. Par ko sapņo kļūt tev draug. Čau. Es tevis ir plus, ko tu tomēr, kad saps man iPhone, kūtas turpes ciet. Logi vaļā, īsti patīk. Logi vaļā. Kas tas par veidu, kā viņš izrunā vārdus? Es neesmu dzirdējis tādu akcentu vispār. Tas ir fake. Ko tu domāji, kas tajā suši ir? Jeb kaut kas cits? Es nesaprotu. Vienkārši saureiz zāles. Kursienu, bļā. Mēs jau fakojam over, ķipa Ziedviju. Noreikināsimies. Kas nāk? Es tevi mīlēju, bet tevi izpisa neģerīs. Jā. Man liekas, Tagad mīl tev man vēl liekas vairāk. veids, kā var aprakstīt viņa akcentu, ir tas, ka viņš mēģina ritīgi daudz tā kā patskaņas aizvietot ar tā kā ui, tā kā divas, Ui. ģipa, jo mani sauc tā kā līčots un es esmu reperis. Reparuis. Mana meitene. Mana meitene mani nočītoja. Gang. Šitā dziesma saucās Es tevi mīlu, tā kas skanēja. Nākamā arī saucās Es tevi mīlu. Viņi izpilda reperis Jumbo. What? Šitais ir bišķi cits estetiks. Šis nav kāds Roberts Leismejers, producer. Līdzīgs beats ir jaunajā albumā. Ja tas latviešu tehnošlāgeri prikals. Nē, Aizies suši ēdām. Latvieši tusē. Kas tas ir? Šitam tad nebija jābūt. Kods sūs, bē. Jā, bet man šis patīk, reāli. Nē, Latviešu šis labs, tehnošlāgers ir fantastisks. Latviešu mūzika vislabāk. Tagad varētu uzlikt vienu labu pārmaiņas pēc. Viņu sauc Lil Kārliks. Mums ir kaut kāds 14 gadnieks, kuram ir Antamā milzīgs production qualities. Lika, tipa, klādi iekšā. Šies nav cringe, bet viņš ir tā kā pārsteidzoši labs. Jā, kaut kādu labu akcentu un šī laika dēļ. Kāds Savu šautauts Lil Kārliks. Man tikko soju uzlēja virsū uz krāklu. Soy boys. Jā, Rūds actually, mūs visus padara par soy boys, ķipa. Viņam taču bija video. Jā, viņam bija arī video, bet tas bija citai dziesmai. Jā, es zinu, viņš baigi Labs, daudz jā. demo. Šies ir tipa randumā labs, jā. Man liekas, ka šīs zinks ir viņam vienkārši kā reāli miljonāru tēvs. Viņš kaut kur no Probably. ārzemēm, kaut kāds producers vienkārši nolīgst, kā Nē, nosūt bet viņam es traks. Bet still akcents viņam šiem. Tas ir vienalga, ka, tā kā, cik bagās vai kā, bet jūs neesat pamanījuši, tā kā, visiem kādiem vokāliem, kuriem ir, kuri ieraksta kaut kādās profesionālās studijās, ar ko riktīgi budžeti ir vissūdīgākās dziesmas no visiem. Kinda spirkti. Protams, viņas ir overproduced parasti. Nē, vienkārši viņiem ir nauda, bet viņiem nav Jā, talants. you got old kid Nē, or mīt, tu something. vari, tev tā kā labs production strādā, ja tev ir tā kā tehniski sarežģīta dziesma, tad tas tā kā skan, ķipa, skaidri. Galvenais ir deep lyrikas. It's gonna be fucking boring. Nē, vienkārši tas Tev vajag kaut kādu noise, lai iedot kaut ko interesantu. Vienmēr, kad ir, ķipa, kaut kāds riktīgi amateur shit, tā kā vienkārši... Viņš saka tā kā, Ziedvi visu laiku kaut ko fucking ko mētā ceļā. viņu apkārt. Sorry, es pieredzu. Ko tagad labs, jā. Ķipa, vienmēr, jo sūdīgāk tā kā production quality parasti var atrast riktīgus džemus, bet jūs skaties kaut kāds riktīgi produsots shit, riktīgi sūdīgi parasti izklausās. Šitais čuvuks ir... Vai kaut ko smieklīgi gribētu. Šitais ir kaut kāds... Viņš sauc Purple Six Latvija, un viņš ir baigais weed. Viņš ir baigais weed rappers. Kas ir weed? Un viņam tā ir, weed? viņam ir dīvains, viņam ir tāds dīvains flows, karoči ieklausties. Tā kā viņš izrunā tos vārdus citādāk nekā tiek tekstiņš šādi. Jo. Yeah, baby. Tā kā tā riktīgi pretīgi. Gang swag. Latviešu banda. Fam squad. Lit. Lit good. Ak, Dievs. Zini, ko man šitais atgādina? Šitais atgādina to reperi viņa. Zināt, viņa? Jā. Tik pretīgi visu.
Klausies, ko es tagad tev saku. Mans prāts ir sapists, meič, tu negribi viņā ieskatīties. Jūs padomājat, viņa tik ļoti spēlē uz to, ka viņa ir meitene un repo. Viņa pat repo vārds ir viņa. Tā kā, nu... Viņa iekavās girl. Šī. Latvijas. Cik procenti, ka šitam te džekam ir tā kā tas anonymous, ķipa maska? Viņam bija bildes ar anonymous masku. Viņam bija. Es pačkoju viņa Instagram, tur ir weed pictures, anonymous un kaut kāds strap. Bet tāds weed. We do not forgive. We do not forget. Viņš izrunā tos L-burts. Jā. Tā kā veci cilvēki. Jā, viņš tā kā kaut kāds Kārlis Ulmans. Jā, viņš tā kā disturbingly runā. Leone. Maindoju pats sevi. Mainoju sevi. Gang. Šitas čālis fucking Aiztatīno jointu. Bībējam jointiņus, ejam weed mode. Evo, Džeki, kā jums bija? Kroč, vakar bija var iesniegt deklarācijas jūs plusos vai mīnusos? Es dabūju 300 ievārus. Es 200 ritīgi. Es daudz naudu dabujāt. Es pagājušajos. Kāpēc jums deva naudu par brīvu? Tāpēc, ka nodoklis maksāja, tu labi maksā nodoklis. Jā, ķipa, ir tā kā kods neapliekamais minimums. Progresīvais nodoklis. Ja, es strādāju pusgadus, nopelnīju 900, 2000 kods neapliekamais minimums, ķipa gadā, tāpēc... Es dabūju ritīgi daudz atpakaļ. Neapliekumo minimumu, tu tev atrēķini, tu dabūji ko atpakaļ. Jā. Es dabūju fucking... Es dabūju 7 ievārus. Es vēl nezinu kopš to. Tu esi actually parādā valstī, ķip. Kā es varbūt parādā? Es vienkārši... Es neesmu pilngadīgi. Man reāli, es nezināju, man 15 gadiem. Cik tev gadi? 15. Holy. Jā, 2004. gada gang. Squad. Šitais čoks. Viņam nav 15, viņam ir 25. Man reāli 40. Kā Andī Milonakis. Cik tev sieviņā gada? Kas? Cik tev sieviņā gada, Harī? Cik sieviņā gada? Cerēsim, ka vismaz 3. Ko? Tajā pašā gadā, 65. Labs. Šitais čoks ir, ja tie marketoja spokos, tad šitais čoks rīktīgi marketoja spokos. Katra dziesma. Viņš vēl rakstīja tā kā par sevi trešajā personā. Tu to zini, jo tu spokos sēdi katru dienu. Nē, es ķipa taisīju research, veču. Viņam tāds DJ Ubovs izdevis jaunu dziesmu. Klausās visi, kas skatās spokos komiksu sadaļu Rekur podkastā ierakst shoutout. Shoutouts visiem spokos komentētājs. Spoku apmeklētāji vislabākie. Kāds viņam ir nickname spokos? DJ Latvian, ķipa? Tu no spokos bija no kaut kādiem 9 gadiem vai 8 vai kaut kā tam līdzīgi. Spoku ir based. Man joprojām niks ir Biker Boy, man kaut kāds tur reizes. Biker Boy. Kaut kāds reizes melnie rāmjas tur taisīja. Oh, shit, man. Kaut kāds 9 gadu vecumā, un es tur uzaicināju Džekiju Skype'ā uzaicināt. Džekiju, to pat es atceros. Kas tāds? Viņam ķipa rakstīju čau. Ko tu rakstīji? Viņš tā, kāds tev niks? Tu rakstīji Biker Boy. Viņš tā redzēja, 6 gadus spokos jau esi, respekt. Džekijam kaut kādu miljonu. Tas ir tā kā Fortunā būtu kādam old fagam. Es vēl Fortunā vispār sēžu no kādiem 10 gadu vecumā. Holy shit, man. Es tur ieliku tredu, kad man bija 12 gadi. Un es rakstīju, es ieliku selfie un tikai timestamp uz lapas. Es how long until I get underage banned. Cilvēki mēģināja man doksot, jo nākamā bilde, ko es ilgu tajā tredā bija, kā es savu kaķi tur klēpju un nazi viņam piekāku. What the fuck? Tu viņi aizkots Adrian Kid. Pirmais interaction man ar Ziedu bija tas, ka es ieliku Fortunā fashion, tā kā selfie, ķipa tā kā kods rate my fit or something. Kas tāda dara? Matiem. Es matus ieliku, jā, es frizūru ieliku. Un viņš man tā kā uzrakst Twitterī, tas tā kā tu. Tas fucking cringeīgākās sarunas man bijis Twitterī. Mēs pēc tam runājām par kaut kādu fashion, ķipa kaut kādu streetwear, kaut kāds pāris. You don't make streetwear, dude.
Bet tāds vēl fashion boards bija. Īsti vīri nenāsā brendus. Tieši tā īsti vīri nāsā visu zara, ķip, tā kā man. Jā, un es ieliku tur ķip to bildi ar to kaķi, ķip prikolu pēc, un to kaķis dzīves viss kārtībās vēl pājāja. Jā. Un tur cilvēki sāka viņu uztaisīja fake Tumblr, ķipa Pita official blog.tumblr.com. Ieliku to bildi ar timestamp un likt, we must find him. Holy shit. Animal abuser. Bet viņi neatrada man īsto adresi, viņi ielika kaut kādu Ameriku, viņi ķipa nepareizi kaut ko doksot, mani mēģināja. Viņi atrada kaut kādu Amerikā, kaut kādu suburban family house, un vienkārši aizsūtīja turien policiju. Tā laba lieta būt no Latvijas internetā. Es pamēģināšu atrast to blogu, vai var ķipa vispār atslēgt uz Chrome. Tu vari manē. Mūsu telefonā, jā. Bet man vienmēr bija bail postot kaut kādā bija, jo man likās, ka man bija instant doxos kaut kāda fucking autists. Man vienkārši bija bail, ka man nosauc par new fact, jeb. Jā, es actually... Es arī nezināju, kā uztaisīt to Triforce, tā kā es nekad nepastoju. Es nezināju, kā green tekstot, un man bija tāds, fucking stipri. Es pirmo postu uztaisīju kaut kādus 5 years in, man liekas, vispār. Kur ir? Jā, es tikai ieliksim bildi, ķipā. Ak, Dievs, tev izstās laik 11 gadi. Attention internet, today a kid killed an innocent kitten online. Kāpēc? We need to find out. Who it was and punish him. Yeah. Share this to help find the murderer. Bet pēc tāda bēdi Hashtag feminism. Holy shit, man. Labs Ziedvī. Rekord uz timestamps. Kaut kāds bēbis. Beware of this insane killy killer. Killer. Tur var redzēt, cik gadus atpakaļ tas bija. Redz, jā, tas ir 14 gads. 14 gads. 14 gads. Es neredzu, Nu tie timestamps. Ko else es darīju, ko tu nestāsti? Down. Retard. Trakais vīrs. Tur bija vēl kāds bildes ar cat gore, ķipa līdzīgi kaķi, Cat tikai gore. ar iekšā mārā. Jā. Tas kaķis vēl dzīvs ir. Bet, Tev uzbruk kāds Anonymous, we are bet tur the tā Legion, we Ko are... tas reperis, kuram Bet bija tur tā Anonymous lieta. maska? Tāpēc ir nereāli labi dzīvot Latvijā, ķip, ja tu internetu Jo. izmantoties, jo neviens nekad nedomā, ka tu dzīvo Latvijā. Plus ja Latvijā kāds nav tev pīks, pīks. man liekas, vispār. Jā, un vispār, ja tev kāds dogsauga dzīvo Latvijā, kas notiks? Tā kā? Nekas. Tev kāds doksauga, tev kāds mēģinās ko izdarīt, jo tos cilvēkus zinās, kas tev ko mēģina ko izdarīt. Ko viņi no Amerikas atbrauks man māju? Es tikai no šīt vienreiz biju redzēju, kā viens čals ielika tā kā, viņš ielika postu tā kā, hey guys, I have really big money issues and I have to rob this store to get some money. Do you have any tips? Un ķipa, visi rakstīja show the location of the store so we can find a plan, like, tā kā izplāno, kā viņam katru geogrāfijā, katru tik, kā aizbēgt. Un šī ielika kaut kāda aibi iekšā, vai kaut kāda latu veikalu Latvijā. Kaut kādā ciemā, vai kur. Tā kā cilvēki sāka zvanīt uz to veikalu. Un tā kā kaut šals, tā kā čisti gribēja apzakt kaut kādu latu vai ko. Tur kaut tantiņa, kas nemāk vispār angliski runāt, ķip, gan jau strādā, viņai zvan kaut kāda amerikāņa, ķipa, hello. Atceries, agrāk bija veikali. Atrada to summu. Agrāk bija veikali, kur viss maksāja 1 eiro. Lats? Vai 1 latu ķip. Nē, tie ir Amerikā populāri. Nē, bija Latvijā tāda veikala vienu brīdi. Tur tiešām vispār. Roltons eiro. Jā, tur viss ķipa maksā nevis 1 latu, bet līdz latam. Jā. Tu ieeji ķipa kaut kādas bulk buys, ķipa pēc, ķipa čilām. Karoči, ķipa, atgriežamies pie fucking DJ Subovs. Tas pēc Purfagiem. The Jubovs, ķipa. Purfagiem. Viņš ir, šitais ir droši vien pats sūdīgākais, ko mēs klausīsimies. Viņš ir tāds, viņam ķipa visos videoklipos ir tāds prikals, ka ķipa, kāds Filmora created with Filmora trial version. Uz video, ķipa. Tā kā, ka viņš ir tāds brainlets, ka viņš nevar, nezinu, torrentot vai dabūt ko. Viņš ir izmantot fucking movie maker. Jā, man ir movie maker. Es gribu nākam video uzliks vienkārši. Tā kā filmās profesionāli, bet visam video bandikām augšā. Jā, vai unregistered hypercam divi. Retrika. Tas ir tāds selektijā, ko 2009. Gada tutorial YouTube video, kur ir tās. Un tad skanēja tas EDM, tas Labs. 007 Dreamscape. Jā. Kurš atcerās, spiež like un komentē. Es atceros. Nē, kā viņš skanēja? Tūlīt būs. Aiziet. Rādi dziesmu, Ivar. Paliec īsts. Pagad, tūlīt. Rekur ātri. Visu Throwbacks podcastu man ir visiem. autotons uz manas balvas. Mēs tā gribējām darīt kaut kad.
Hell yeah. Tas game track. Es tik daudz atceros, es iemācījos, kā uzsakot sev datoru, klausoties tā kā tutoriāls ar šo dziesmu. Jā. Es pat vienreiz And we're back! Moonlight. Gang squad. Moonlight, spotlight, salos, savā naktī salos tās ir. Ja būtu vējš, es lidotu. Ja es būtu. Karoč, DJ Subovs, paldies īsti. Viņam ir rakstīts. Pagaid, tas ir tas Viņam covers ir rakstīts flow. Izklausās, ka nosamples no tā horror ķipa. Šitais latviešu Eminems reāli. Strādāju repā no 10. Visi geji taisa repu mīksti tā kā pisaks. Mīksti tā kā pisaks. Ieklausties tajās lirikās, viņš ir garīgi atpalīdz. Divi gadi ir true. Gang. Squad, gang. Lit. Šitam ir old head tēma. Bet šitas ir tāds 8 Mile tā kā zāciens, tā kā Tu nemāc dziedāt, tu nedziedi, tips. Ķip tieši viņš kā dzieda kā reperis, tu līdz tagad tā kā noteikti šis. Zināk, viss bija labi, tad sākās tas autotune. Es iedomājos, kā viņi tā kā prosti iet pa ielu un dzir kaut kādu autotune, kaut vai bišķi kaut kāds autotune. Jā, tik dusmīgi uz visu dienu. Rīktīgi garīgs. Brauc Bembīt kā par radios, kā autotune vienkārši izsit ārā. Iebrauc pretējā joslā pēc smago. Bija tas viss fucking 9gag culture, ķipa, kuriem bija tāds fuck autotunes un visvairāk fuck Justins Bieber. Man ir tik labs stāsts par to 9gag sodu. Tas bija pēc kādiem 2 gadiem, mēs sēdējām vienkārši kaut kādā, tur, kur es dzīvoju iepriekš kaut kādos laukos. Tur bija viens čalis, kuram bija asins vēzis viņam bija. Man sēdēja blakus. Mēs tipa čomi esam, jā, viņi sauc ērķi, mēs divi normāls čalis un vispār tā. Viņš blakus man sēž un sāk skatīties vienkārši 9gag kaut kāds mīmus telefonā. Es pasaku, vecīt, kāpēc skaties 9gag? Esmu fortune guy. Nē, klausies. Es saku viņam, kāpēc skaties 9gag? Viņš tāds vēzis tas ir. Un tad es sapratu, ko es tikko pateicu. Viņam bija vēzis tajā brīdī. Koncentrēts. Viņam bija asins vēzis. Viņam jau tā kā... Hey man, that's sad. Es pēc tam, oi, vēzīt piedod. Kroč, turpinām ar paliec īsts. Šies čoks tā smird, bļaļ. Kurš? Jūs? Gang. Raps. Viņš flexoja tikko, man nav face tats, man ir labā māte. Labā māte, man liekas. Nē, Paga, what? Labā māte. Pagalsies vēl. Man ir labā māte, kas tas pa flexu. Man ir labā māte. Labi, forši klaus Nē, mammas ir labas. Ķip, kad mamma nopauzē tev online spēli. Kas tas pa flexu? Man ir labā māte, es repoju, jo man nav perspektīvu citu. Man nav suņu. Flex ir, es repoju, nav citu, nav ko citu. Yeah, you're like, what the fuck? Durā. Yeah. Viņam ir tas, man sanāk bija slikti, bet tagad man ir labi, jo es darīju darbu, un tagad viņam ir 300 views pa 2 gadiem. Labs. Es repoju, jo man nav citas perspektīvas, Repoju, jo man nav citas perspektīvas. So, kāds jums ir kopējās atziņas par... Es prasīju Stepam šo jautājumu, jāprasa arī Ziedvijam, kāda ir tev kopējā atziņa par Latvijas hip-hop un situāciju šajā brīdī Latvijas hip-hopā? Man liekas, ka vienkārši viņi paliek pārāk, visu laiku paliek pārāk. Tuvāk mikrofonu, Ziedvijā. Tuvāk mikrofonu, vec? Oi, piedod. Nu. Ko tu teici? Man liekas, ka viņi vienkārši netiek līdzi. Viņi negrib pieņemt to, ka tagad
trendā nav nevis līrikas, bet vienkārši ritms un melodija un vienkārši vibes. Viņi klausās visu hopsi un joprojām. Viņi neuztver tā kā hip-hop kā kaut kādu artistic thing. Nē, viņi uztver viņu pārāk tā kā dziļi. Jo vienkārši es tagad taisu vienkārši kaut kāds jautru mūziku un tā. Labi, man patīk tas. Kā liekas, kas ir tev tā kā lielākie influences? Man liekas, ir ļoti viegls jautājums. Vai grūti, kā izsakot. No saki. Nē, viena no lielākajiem man personīgi, tā kā man riktīgi, es jau klausos tādu zviedru reperi, man liekas, ka Ivars jau zina uzreiz, kā Blade. Tas riktīgi patīk. Blade vai Bladey? Blade. Kā izrunā pareizi? You can say Blade or Bladey too. Okay. Shout out Bladey. Bladey. Bet jūs zināt tāda lietas kā Kristīgā repas festivāls. Jo. Tas ir kaut kas fantastisks. Dāvids Gleška. Kā dziesma ir, šis tā kā viņi sauc 12, kur viņi dzied par tā kā 12 jēzus mācekļiem, man liekas, uzlikt pareizi. Gang. Esmu kristiešu čiepā! Es ķaucam koku! Viens cerība, un tā ir jaunā derība. Ko? Viens cerība, un tā ir jaunā derība. Mans mīļākais piedzīvojums bija. Tu gribi, tu vari, tu dari, un kā viņa. Tu gribi, tu vari, tu dari, un... Jēzus mans brālis. Dievs ir mans pestītājs. Cik stundas diennaktī 12, cik mazakļi Jēzum 12. Tu gribi, tu vari ienāk mani. Ariem actually ir ļoti skaista dziesma par Dievu. Viņa saucās Pestītājs. Man ļoti patīk, viņa tiešām skaista. Atgriežam kristiešu mūziku un padaram viņu labu varbūt. Kristiešu vibes. Fuck yeah. Kristiešu vibes. Mums ir daži jautājumi no Zieduvijas faniem īstenībā. Labs. Un fans jautā, ja tu būtu free, kāds būtu tavs persona? Tas ir labs jautājums. Kāds būtu tavs persona? Es nezinu, kāds... Kāds tev patīk dzīvnietiņš atcīt? Kāds tu gribētu būt? Kāds tu gribētu būt dzīvnietiņš? Tīģerīts kaut kāds vai Tīģerīts, seksīgais. Skaisti. No Kellogg's tīģerīts, tas kaut kāds prostīlaiks. Ar ko biometriju asti, bļa? Nē, es pat nezinu. Tas hippo. Hippo? Es tās resnums, zinu. Resnis. Man liekas, vilks ir klasika. Ko domā par seksu Latvijā? Seksu Latvijā nepatīk, ne. Ko domā par bomžu seksu? Par bomžu seksu, bija tas video, ka pie Origo, ko čalis sukā. Jā. Pēc Praida, Pirms Praida, man liekas. Pirms Praida. Ja ko cilvēki, ja posto, ja Praids atnāks Latviju un Reks notiek. Praida vainā. Ko tu domā par Donaldu Trumpu? Donaldu Trumpu? Man besi ārā tie fucking komiķi Amerikā. Bļā, vecī tie late night 101. Jamie... Viņi visi ir brainwashed. Trumps, baigais downs un kā, bet kāpēc tev vajag, visu laiku vienu tavu pašu kā joku dzīt, Tāds orange man bad, Tas ir tā kā paņemt visu zemāk karājošo sapulso abo un tā kā baigi rēcīgi. Un vēl viņi visu to pasniedz tā kā tīk pretentious veidā, tā kā kaut kādi, Kas tiem ir kaut kāds, komunikācijas zinātnes grāds, Mans mīļākais tas Jacks Trevor Noah. Viņš tā kā tagad baigais tā kā kreisais ir, bet viņam ir tā kā stand-ups pirms tam, kur viņam ir tāds, ka viņš runā par Dienvidāfriku, no kurienes viņam ir tāds, šie te kaut kādi ogļu racēji gribēja streikot, bet viņi visi nomira no kādu plaušu vēršu. Viņš saka kaut kāds baigais, Vogue, tā kā Stevens Colberts, kas tur bija vēl tie. Tas brīts, kas tas ir? Bills Maher. Tas ir pretīgs. John Oliver. Jā, John Oliver. Sorry. Tas sajauc ar Jamie Oliver. Jamie Olivers ir tā kā... Viņš ir probably the best one. Viņš tā kā viņam tā formula ir viss tā kā... Nē, pagaid, Jamie Olivers ir pavārs. Jamie Oliver ir pavārs. Mēs runājam par John Oliver. John Oliver, viņš vislabāk to formulu ir sapratis, bet, baļāģi. Labs. Bet tomēr mums ciemos ir reperis. Un mēs arī pēc pagājušās epizodes, kad mums bija reperis, mēs sapratām, ka mēs arī gribam mācīties repot. Mēs arī gribam būt reperi un iesaistīties Latvijas repsīnā. Ziedavi, vai tu mums taisīs feature? Bet var featurot? Nē. Kāpēc nē?
Nē, mašanu, vajag izdomāt. Šitā ir tā kā atlas, mums jāparāda Harijam, ka mēs varam repot, mums ir iekšā. Vispār sākumā. Mums tas street iekšā. Ka man uzraksties, kā atsacījos vispār ierakstīt podcastu bez beata apakšā. Es gribēju tā kā, lai mēs visi, es jau aizsūtīju beatu, lai visi tā kā Visu laiku beats ir? Jā, lai visi tā kā stundu vai cik tur ir. Nē, Aki. Latvijas reps ir aiziet Latvijas reps. Mēs repojam kā latvieši. Latvijas reps. Vai tavs tētis ir gejs, jo es bučojos ar viņu šorīt? Jo šorīt. Vai tavs tētis gejs vai mans tētis gejs? Latviešu tēti nav gejs, jā. Nav gejs. Viņi skatās Dinamo Rīgas spēles. Mēs spēlējam un mēs zaudējam. Alus, labs alus. Pišam, nepišam. Spēlējamies aliņu, dzeramies aldarītī. Aliņš labs, kurš tās mīļākais alus ir? Nezer aldārī, šautaut mazak kals. Man ir viens pauts, man viens kals. Pazaudēju vienu pautu ar pautu vēzi, jā. Pautu vēzis, jā. Pautu vēzis, noplēs slēpi, ko tu slēpies, jā. Harijs forši ir, jā. Apazīt. Davai kucei pupu nav, viņa kā slēpe izskatās, jā. Jā. Aizbrauksim mēs uz Abu Dabi, aiziesim uz pludmali, paēdīsim krabi. Krabis, jā. Iečuks tu tev ausī, lūdzu, esi iekšā manī. Kad tu ienīsti mani. Zieduvija bāzē. Man jautājums tev vēl viens ir no manis šodien. Kurš ir labākais novads Latvijā? Tavu prāt? Daugavpils. Jā, man patīk. Krievi daudz. Jā. Gang. Daugavpils nav novads. Tas ir rajons. Tā ir pilsēta. Tā ir pilsēta, jā. Kas ir novads? Nāku no Ķeguma novad. Esmu Ķeguma novads. Ķegumnieku balss. Jā. Kas labs Ķegumā notiek? Gang. Nezinu. Jā, beats ir labs, lirikas labāk. Govinam beatu! Inspirēšana, jā. Man vajag inspirēt. Mums vajag ieribot kaut kādā fucking ķipā. Tādā Felker, tā ir beatņā. Šitais saucās, kroč. Inspirēšana. Šitais ir unbeatable, epic, inspiring beat. Gangs klāt. Es stāvu kājās jau. Es esmu latvietis, neesmu nekāds krievs, man bez ir krievi. Es esmu Latvijā kas tas tikko bija, vecīt? Krievi. Tu redzi nācijas? Viņi mūs okupēja. Gang. Klausies. Jā. Kas tas pa jauno repu tagad? Visi lieto narkotikas, visi lieto kreku jau. Tas ir whack. Slikts. Nepatīk man. Jā. Jā. Ej, pēc stundām uz skolu, jā. Aizej uz konsultāciju, jā. Mācies labi matemātikā. Slikti latviešu valodā. Latvija labākā valsts. Dzīvoties Japānā. Skrt. Labi, viss. Tagad patīk, jā. Pagriezies apakaļ, tagad jā. Latvijā ir labākā valsts šajā pasaulē. Mums varbūt ir sliktā valdībā, bet mums ir labākā hokeja komandā. Jā, uzvarēsim mēs kādreiz vēl Krieviju. Hokejā, jā, arī basketbolā mums ir labi basketbolisti. Veseli 4 spēlē NBA, jā. Jā, Poziņģis met danku. #NBA. Varbūt futbolā mums neiet tikpat labi šobrīd, bet es jūtu, ka latviešu asinis mums dos skilu vēlāk uzvarēt arī futbolā. Jā, podcasts. Jā, Alders piedāvā. Ivars pienāca man klāt, jautāja, vai grib podkastot. Teica, Simins nāks, teica, visā gesti nāks. Teicu, jā, davai podkastojam mēs, jautie podkastā puiši. Latvijā, mīļākā valsts ir Latvijā. Mēs dzīvojam Latvijā, ēdam suši no rūda rokā. Ir jā, Latvijā, varbūt mums nav labākā valdībā, un Rīgā varbūt nav labākais mērs. Šodien piketējām pie Rīgas domiņās. Jā, Dimites rakstījā. Ielogojos Twitterī, esmu tik bēdīgs, jā. Davai, pagaid.
Tava asins ir tik saldā, tā kā cukurs, baby. Tā kā cukurs, baby. Jā. Tu pagaid, tu būs drops. Labs. Labi. Tā kā cukurs, baby. Demons saka, es varu nozagt tavu DNS. Gang. Paga. Čiepā man teica, nebrauks manā bembī. Vīnogs sulas dzēriens. Jā. Mērīts. Litri produkta. Braukājāmies manā bembī. Gribu es iesēklot tevī, baby. Jā. Aizbraucam pie mana Zintis lil draki. Zintis geju seksā piedalās. Vai tu mani tagad vispār pazīsti? Jā. Labi, es esmu latviešu Lil P. Man patīk hokejiņš. Patīk puiši. Geju seksā piedalās. Iepriekšējā epizode ar Stepu Kroča dzējos nepreizais. Tevi mīlēju es. Vai tu zināji, to šī nebija mīla, kā romānā Saldā. Drīzāk kaut kādā sūdīgā melodrāmā. Tava sirds piederēja citai. Jā. Es Tevi mīlēju, mīļā. Tomēr kaut kur starp patiesību. Geju seksā laikā nevajag šķaudīt. Vajag to seksu baudīt. Pirmais. Man ir hardbacks, man atsūta, lai es podkāstā noskaitu. Hardbacks, vai? Šitā beating gribēs? Es varu vienkārši. Vienkārši, okay. Tagad ir Heartbreak. Falsets. Zieduvijas slavenais kolaborators. Tas nav, tas ir Heartbreaks ir Zieduvija. Viņš arī ir Zieduvija. Bet tas ir kind of confusing, jo tu esi Zieduvija un jūs abi kopā esat Zieduvija. Es esmu Zieduvija. So it kind of doesn't make sense. Jū. Ko tu vēlēsi? Inspirational ambient. Inspirational ambient? Jā, lai tas tā kā vējš fonā, lai es kā dzējs skaitīt. Inspirational. Un es tev varēšu palīdzēt. Tev patīk šitais? Jā. Te runā Toms. Es lūdzu tev vēl pēdējo reizi. Ielpo manu smaržu, sajūti manu glāstu, izgaršo manu garšu, sadzirdi manu stāstu. Es lūdzu tev vēl pēdējo reizi. Apgulies man blakus. Lēni atveras man mute. Un ar pēdējo elpas es saku. Es arī esmu Zieduvijā kuce. Šādāds heartbreaking. Tas bija actually heartbreaking. Piedzērušies visi kaili. Es ceru, ka pašlaik jūs klausties šo vēlā vakarā. Jūs tagad varat izslēgt savus telefonus, satīties iekšā savā sagā. Un es jums novēlu ārkārtīgi labu nakti, saldus sapņus un veiksmīgu dzīvi. Paldies, Harī, ka tu esi šeit. Mēs varam pabeigt labā notī, varbūt tu sāc ar kādu noti vienkārši. Ar noti? Ok. Varbūt lā vai solis. Do, re, mi, fa, sol, la. Nē, lejā, sāc lejā, lai mēs varam kā. Es bieži situ savu sievu, bet es varētu būt skarbāks. Es prasu, kur tu biji, viņa atbildēja darbā. Un tad es viņu sāku sist, jo viņas birojā strādā citi puiši.